Čau! Šodien, bet vispār beidzot ir pienācis pavasars un ārā ir silts. Mans brīvlaiks! Un arī viņas brīvlaiks ir jau gandrīz beidzies. Bet jā, šonadēļ beidzot bija silts. Un vispār jau visas iepriekšējās dienas arī putniņi čivināja. Vienīgi tas, ka filmējot šo video saulē ārā nebija, bet, silts tāpat ir. Apgaismojums. Jā, un tad es izdomāju, ka jāuztais ir pavasarā make-up looks, un šodien izmantošu tikai un vienīgi peach paleti priekš atsvainām. Vienkārši katru reizi atverot viņu. Smaržo pēc persikiem. Vienkārši dievīgi un aiziet. Kā jau vienmēr ar pirmo sākam tonālo, un šodien es lietošu šito no Bourjois. Es nezinu, kā jūs viņu izrunājat. Es saku Bourjois. No idea, kā ir pareizi. Un nākamais ir Naked, no Urban Decay Naked Concealerīts. Jo godīgi es īstumā neizmantoju neko savādāk kā iepriekšējos make-up video. Tā kā es nezinu, vai jums pat būs interesanti, ka es te jums atkal stāstu par tiem pašiem produktiem. Bet, jā. Un tad, lai make-ups nestaigā, bet pareizāk tonālais nestaigā pa visu seju visu dienu, tad vajag uzlikt nedaudz pūderīti. Un man patīk šitais tagad no Body Shop, bet viņš jau gandrīz ir beidzies, viņš jau man ļoti, ļoti ilgi ir. Viņš vienkārši parasti caurspīdīgais pūders. Un tālāk iezīmēsim vaigu kontūru ar tieši to pašu, ko vienmēr es iezīmēju vaigu kontūru, Benefita Hoola bronzerīti. Tas man patīk vislabāk. Laiks uz acīm, un es vēl joprojām izmantoju tieši šito pašu no Max Factor zīmolīti krāsiņā Hazel. Daram tieši to pašu, ko vienmēr iekrāsojam visu. Šis gan ir viens no jaunumiem manā make-up kolekcijā Urban Decay acu ēnu bāze. Perfekti vienkārši. Tālāk ņemam rokās Too Faced Peach paleti, kā jau iepriekš teicu, šodien viss make-ups sastāvēs tikai no šīs paletes. Un jā, kā pirmo krāsu vienkārši visam paakstiem pārliekam to balto gaišo krāsu. Tad kas tas ir kā to sauc? Ierakstiet lūdzu komentāros, kā to sauc to vietu, kur plakstiņš lokās. Angliski tas ir crease, bet, labi, es nezinu. Bet tātad liekam to brūno tonīti, tad liekam tādu oranžu, jo ir pavasaris un vajag kaut ko krāsainu. Un viņš ļoti izceļās uz manām acīm, bet, turpināsim tāpēc ar tādu nedaudz rose gold spīdīgo šimmerī krāsu visam plakstiem atkal pāri, lai bišķiņ tā kā, nolīdzināt to spilgto tonīti. Un tad liekam arī zaļu krāsu. To mēs liekam ārējā acis kaktiņā un nedaudz tā kā izpludinam uz augšu. Un, lai neliktos, ka ir jau par daudz krāsas, tad vēl ieliekam 6. krāsu, arī ārējā acis kaktiņā, vēl lai nedaudz tā kā patumšinātu un padziļinātu aci. Kaut kā tā. Un vēl ir palikuši pāris pēdējie soļi, kā lineris vai acu zīmuls, ko es arī zīmēju tikai līdz pusacī, un tad es viņu izpludinu ar rotiņu. Un tuša, šitā jau iet man uz beigām, bet šitā man ļoti, ļoti patīk šitā tuša no Tartas. Un jau pavisam pēdējais solis, highlighterīts un vaigu sārtums nedaudz, bet tā pavisam nedaudz. Un šits ir no Tanya's Burr, nezinu, kas tā ir grāmatiņu paletīte. Laikam kaut kā tā. Jā. Lūpu krāsas
kā bez lūpkrāsas pavasarījumos. Pavasarī vienkārši nebūs neviena diena, kad man nebūs lūpām kaut kāda lūpkrāsa. Un nevairs kaut kāda nūdīgā. Kaut gan man nūdīgās arī patīk pavasarī. Šitā šodien gaidīšos ārā no mājas. Šitās gaidīšos šodien ārā no mājas. Tas ir šodien uz dizaina tirgu. Turpiniet skatīties mūsu kanālu. Rakstiet komentāros, kas ir jūsu mīļākā lieta no pavasara gada laika. Nezinu, vai tās ir puķis vai saule vai čivina putniņi vai nāk ārā mazie pumpriņi. Vai vienkārši ir silts un... Nezinu, man liekas, ka pavasarī visi beidzot atmostās pēc ziemas miega, tā kā tāda lāči. Teicu, man katrā ziņā pavasarī patīk tas, kad var uzlikt spīdīgāks atsojums. Un bišķiņ spilgtāk lūpkrāsu. Jā. Labi, tad līdz nākamajai reizei. Čau!